Eju uz purvu, lukos atradu, cik ir jācer, lai necerētos, kurā mežā pie kāda koka sulas tecinājāt. Lūk, cik daudz pudeļu 5 litru. Nu, pirmo reizi mūžā tādu brīnumu redzu. Arī es sulas tecinājis, atnāku no rīta, savācu, tapu, iesitu, lai tālāk sula necek. Tas ir ļoti dīvaini. Būs vakarā jāsavāc pudeles. Nav ko atstāt cilvēku atkritumus mežā. Sešas pudeles, 3 nav caurumu, sulas iekšā nav. Tiešām kaut kādi dzērāji tecināja. Pareizāk būtu tīvu caurulīti iesist kokā. Kļavām jātecina sulas martā, kad vēl sniegs ir, kad naktī mīnusi, bet dienā plusi. Tad labi tiek sulas kļava. Tāpat ar mašķirniekiem, tā saucamajiem. Atbrauc no tālienes, no Rīgas uz Latgali, dzērumā saliek tīklus, un pēc tam nevar atrast, kur viņi sabāza tos tīklus. Pēc tam tajos tīklos sapinas pat 100 zivju dažāda lieluma. Žēl, ka tāda cilvēka daba piedzimt, lai iznīcinātu visus un visu. Arī sevi beigās iznīcina. Jāstiep tagad tukšās pudeles, labi, ka ne stikla.